Sveiki! Šodien es jums parādīšu, kā jūs varat aizvietot jebkuru mūsu kartīti ar savu personīgo attēlu vai foto. Vispirms ierakstiet teikumu, kurā iekļauts vārds, priekš kura vēlaties augšupielādēt savu personīgo attēlu. Man garšo loks. Pēc tam pieskarieties attēlam un izvēlieties vienu no iespējām – uzņemt foto vai augšupielādēt attēlu. Šajā piemērā izvēlieties piemērotu ilustrāciju no saviem failiem. Šī ilustrācija būs privāta, tikai jūs redzēsiet savu augšupielādēto attēlu. Visi pārējie lietotāji joprojām redzēs noklusētās kartītes no mūsu attēlu bibliotēkas. Taču jums vārds tagad tiks attēlots ar jūsu paša ilustrāciju. Visas savas augšupielādētās kartītes varat atrast, atverot izvēlni un dodoties uz sadaļu Manas augšupielādes. Tur jūs varat aizvietot savu ilustrāciju ar jaunu vai noņemt. Ja to dzēsīsiet, jūs atkal redzēsiet noklusēto kartīti no mūsu attēlu bibliotēkas. Bet kāpēc ir tik svarīgi vispirms ierakstīt teikumu ar vārdu, kuru vēlaties aizvietot? Tā ir tāpēc, ka daudziem vārdiem konteksts var mainīt nozīmi. Man vajag loks un bultas. Šajā piemērā mēs ierakstījām vēl vienu teikumu ar to pašu vārdu, bet tā kā tam ir cita nozīme, karte arī rādīs citu attēlu. Ja jums rodas jebkādas problēmas vai jautājumi, apmeklējiet kontaktu sadaļu mūsu sākumlapā. Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt.